SF9 TM8. Prezentācija Aston Martin Vantage. Startējumi uz Tallinu, pirmais brauciens, pārbauda, tātad tests, izskan uz Tallinu uz Aston Martin Passat. Watch my nine and let me just go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Watch my nine and let me just go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Īstenībā sāku nost virsniņam, pēc 2 gadu pauzes, reāli ceļš, ļoti labi ietiņš. Igaunijā tik prātīgi jābrauc, ātri pārstāvēt nevar, tā ir daudz sodu labi, tāpēc braucam pie Igauniju, braucam prātīgi. Ceļi bija labi, bet gribās uzvilkt. Mums ir līdz galam stundu 20 minūtes, 123 km. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Esam Tallinā, saulīts bija. Tallina skaista pilsēta, kas nav bijis atbrauc, kas ir bijis brauc vēlreiz, kas brauks vēlreiz, paņem man līdzi. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. Tagad izbrauksim nelielu līkumu, pastīties, kas notiek labs Tallinā, aiziesim pēc tam pusdienās un vakarā dodamies uz prezentāciju Aston Martin Vantage. SF9 TM8. Zināt, cik SF9 TM ir zirgi? 1001 zirgs. 606. Esam Tallinā no Blesner rajonā. Paklāsim nedaudz sīkāk, tātad M8 First Edition. CS gaismas, pa kurām mūsu vakar nemaz negribēja izlaist cauri apskatē. Būtu braucis uz Tallinu bez apskats. Kur tātad First Editions. Kad tu gribi pabraukt dinamiskāk, tu iespiedi N1. Kad tu gribi varbūt ielikt kaut kur nedaudz šķērsā, kur, protams, ir atļauts, iespiedi N2. Tātad ir ieslēgta pakaļpiedziņa, ko tu vari atslēgt. Tas ir forši bending. Tu vari ieslēgt tikai pakaļpiedziņu un ieslēgt izdrēvu. Tas man patīk bending, jo viņš tomēr ir, tu vari gan būt sportisks un agresīvs, gan tajā pašā laikā vienkārši izmantot kā ikdienas auto. Viens no jaudīgākajiem superkāriem vispār, kas ir pieejams mūsdienās, ir SF9. Ferrari. Tātad 1001 zirgs. Difuzori, one of the one. Ferrari ar šito modeli izdarīja diezgan nopietnu gājienu. Gan Lamborghini, gan McLaren. Ok, McLaren 765 LT, bet tāpatās šis ir jaudīgāks par 765 LT. Draugi, super, tas bija neliels apskats. Tātad ležam uz šovu, apstīties interesants autīvs. Tātad pirms Aston Martin pasāks nedaudz iefilmēsim, parādīsim, kā izskatās. Tātad neliels šorums ar 3 mašīnām, ko vairāk vajag.
bijām Ferrari. Ferrari ne, tā kā distribūtors, 2-3 Ferrari viņiem tur stāv neliela vietiņa. Saka, biznesa labi ejot, brauksim uz Aston Martin tātad prezentāciju. Reliving the past. You're lost. Rockstar bitch call me Elvis. M.O.B. she call me selfish. Success got him jealous. Shorty's killing while I'm drilling. Filmējam ar Insta360, bet neliels stresiņš ir tāpēc, ka viņi tur tā nestabila aizmugurē stāv, viņi jau vienreiz mums nokrīt. Tāpēc tagad mums ir Pēters aizmugurē. Viņš mums pievaktē, lai tā kamera tur nepaliekās kaut kur, bet reāls skats ir interesants. Šeit mēs varam īstenībā pat redzēt, kā tas izskatās. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. Kā tad Aston Martin pasākums, auto entuziasti, kas ir superkāru cienītāji salsījušies, iefilmēsim nedaudz sīkāk tālāk, kas te īsti kā notiekās. Piebraucot, protams, redzi jau superkārus dažādas, tur Lamborghini, Ferrari. Prezentācija vienmēr interesanti cilvēki. Tāds neliels tusiņš darbdienā. Firstņiem ar tādu uz priekšdienām vajadzētu uztaisīt kādreiz. Pēc formām jau izskatās iespaidīgi un paskatieties, kādā telpā notiek pasākums. Reāli ļoti gaumīgi. Galvenais stāsts, kas man interesē tieši šim modelim, ir kvalitāte. Alkantāras griesti, karbons, regulācija ir šeit, kas ir īstenībā salīdzinoši ērti. Ja? Viennozīmīgi skaistākais moments viņam ir tātad no aizmuguras skata, tātad formas, dizains, viņš viennozīmīgi ļoti labi izskatās. Tā kā karbona jumts, V8, pa lielam mēs viņu varbūt varam salīdzināt ar kaut kādu GT Mercedes. Svarīgs moments superkāriem ir tātad bagāžas nodalījums. Ja tu vēlies aizbraukt kaut kur tālāk pa savu valsti, ietilpīgumu ziņā, viens lielais kofers ieiet ar mocībām. Vizuāli autiņš izstāsta ļoti labi, es tikai domāju, ka viņš varētu arī svērt diezgan daudz. Tas nozīmē to, ka ja tu ar viņu gribi braukt pa trasi, tad riepas viennozīmīgi tev noēdīs. Sēdpozīcija ļoti laba īstenībā. Bowler Wilkins mūzikas sistēma, bet salons kā zaļš ar melnu, man liekas ļoti interesanti. Šeit mēs redzam tātad, ka tu pogas sākumā, es domāju, nerādās pogas, bet tas viss ir tačā. Drives, starts un, protams, regulācija. Tieši šitajā izpildījumā interesē, cik varētu būt cena, ka viss tātad ir difuzori, tātad karbona. Michelin Pilotsports 5S priekš ir izvilkta un aizmuguri nedaudz saspiest, kas iedod viņam tādu agresīvu skatu īstenībā. Tātad apskatījām Aston Martin Vantage. Mašīna interesanta, skaista. Cena ar PVN, ar to aprīkojumu, kas tur bija redzami, ir 350 000. Varbūt durvju ručkas nedaudz pa mīkstu, atvērt, aizvērt durvis. Likās kvalitātes ziņā, kad tur varētu nedaudz piestrādāt. Bet viennozīmīgi, redzot to auto uz ielas, tu atskatīsies, jo vizuāli auto ir ļoti gaumīgs, dizains ir pārdomāts, skaists. Salikums arī tīri tā neko sudraba krāsā uz zelta diskiem un zaļām bremzmašīnām ar zaļu salonu, labu aprīkojumu, un kas ir plus, ir pilnpiedziņa un ir arī pakaļpiedziņa. Šeit mēs redzam DB12, DB11 un DXB 707. Drīzumā īstenībā šogad vai nākamgad būs facelift modelis DXB 707, tā kā interesanti. Aston Martin ar ne tādu apjomu, mazāku, bet iet uz priekšu, lai iedotu, tā teikt, cilvēkiem lielāku interesi par šo autiņu. Un paldies Aston Martin Rīga par pārdomāto pasākumu. Ļoti viss bija skaisti, telpa vienkārši fantastiski, kultūri
Katel, ja? Ļoti forša vieta priekš pasākumu. Paldies, draugi, laižam! No sir, no sir, no sir. New make back, but I ain't got a chauffeur. I'm in it for the bread, put you in a toaster. Hey, yes sir. Got a little older, was a young flexer. You know that it's a go, cause be my jacket checker. Pop one pill, but it's a double decker. Yes sir. I ain't talking schools, I'm waiting on a transfer. Send a pussy boy. Tallinu apskatījām, Vantage apskatījām, M8 notestējām, rīt pamostamies un mierīgi ceļu dodamies māju. Labā noskaņojumā, labā atmosfērā, labā vibrācijā, labu mūziku. Kur vēl labāk? I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Draugi, ja jums patīk mūsu kontents, piesakojiet, jo mēs turpināsim likt šādu veidu kontentu. Rakstiet komentārā, ko jūs gribat redzēt, un vasara tikai ir sākusies, tā kā aiziet turpināt.